Labrīt visiem! Esam ieradušies kārtējo reizi Zakopanē, lai atkal pastaigātu pārkalniem. Esam atbraukuši uz Donas Filipkas ieju, lai pamēģinātu šo noiet 15 km pa vieglo. Plānotais kāpums 800 metri un iesim uz Rusina Poļana pusi. Ainaviski skaista vieta bija pēc bildēm. Turpināsim iet uz priekšu, uz augšu kalnā. Reku beidzot kāds normāls kāpumiņš. Esam uzkāpuši no turienes un turpināsim iet uz turieni, uz priekšu. Tur būs mums tā skaistā vieta Rusinava Poļana. Esam tikuši līdz 1092 metru augstumam. Dzīvi visi? Jā. Karsti. Esam uzkāpuši samērā stāvām prepēm. Tur parādās skats burvīgs. Esam nonākuši pie baznīciņas. It's Riga, baby. It's Riga, baby, garām arī paiet. Un turpināsim iet augšā uz turieni, uz Rusinava Poļana. Esam nonākuši līdz augsta ūdens ņemšanas vietai, kur var veldzēties. Pārējie vai šķepoja? Nu, viņa taizajā pabās savu galvu apakšā. Ar visu bizi. Ar visu ķermeni, vo! Jā. Tad tev viņa mati būs klapni un būs tik ilgi lapstāt. Šitā ieša. Nē, otrādā tā, lai tek. Turpināsim iet tur uz priekšu. Labi. Un šitā zāda. Tas man jādara. Kā sākums? Tas ir labi. Raivis arī. Tagad laikus raivis. Ja maitis labi, Kas pa kaifu? Pašās būtu kaut kādu mazas vielītes. Paslapinā uzlikīt tā. Nav? Starp sarkano plogu piespiet. Tā esam ieradušies Rusinava Poļana pirmajā noteiktajā atpūtas vietā, kur pavarās ļoti burvīgi kolosāls skats uz apkārtējiem kalniem. Ir 1210 metri virs jūras līmeņa. Kur foršs liels kalniņš var turpināt kāpt augšā. Mēs atnācām kaut kur no tās pusītes. Mūsu grupiņa nokupējusi vienu galdu un maziņa atpūtiņa. Tā mēs turpinām iet uz priekšu. Tagad iesim kādu gabaliņu pa zilās krāsas taku. Ir kāds gabaliņš uz leju, lai pēc tam nogrieztos pa labi un atkal celtos augšā. Kalni, kalni, kalni. Visapkārt kalni. Jāiet pa šitādiem akmentiņiem. Principā samērā viegli ejās, ja ir pareizi apavi virsū. Esam nonākuši pie kalnu upītes, kur visi atvēsinamies. Kas var būt labāks par vēsu ūdentiņu un pret iedieguma krēmu. Kas pa kaifu.
Turpinām kāpšanu lejā no kalna, iegājuši ēnas zonā un turpināsim iet uz priekšu par koka un akmens ceļa veidojumu. Kāds priekšā ir, kāds aizmugurē, es te kaut kur pa vidu velkos no mūsu grupiņas. Turpinām ceļu uz sarkanās takas pusi. Esam zilajā takā. Dažus labus karstums jau sāk pievarēt, bet visa dzīve. Pēc noietiem 6 kilometriem esam izgājuši uz Paļeņica Bjelčezānska parkingu. Iesim kādu laiku, pat kādu laiku pa ceļu, kurš ved uz Morski oko pa asfaltēto ceļu, bet kaut kur griezīsimies arī drīz nost pa labi. Un bridīsim iekšā, tajos kalnos kaut kur nebūtu iekšā. 3 cilvēki ir atdalījušies. Jā, Marta saka, ka 3 cilvēki ir atdalījušies. Karstums iespējams, ka dara savu, bet mēs turpinām iet uz priekšu. Čau visiem! Esam nelielu gabaliņu nogājuši pa ceļam uz Morski oko. Un Morski oko aiziet uz priekšu. Bet mēs dosimies. Tur ir viens bērniņš sēž. Mēs dosimies tur iekšā mežā pa šito akmeņaino ceļu. Esam uzkāpušie pusceļā. No Morski oka ceļa. Tur tālumā risī virsotne. Sniegs ir, kaut gan diez vai varēs redzēt objektīvā kaut kur tur, jā. Un mēs uznācām pa šito mazo taciņu akmeņaino. Un turpināsim iet tur augšā. Tur uz turieni. Trāki šodien karsti. Bet vistrākāk iet pa asfaltu bija. Tur likās, ka varēs izcepties. Kas te mums sēž? Ūdens pauze, pareizi. Jā. Ko jūs tur labi pamanījāt? Pilnīgi ticams. Koki tiek izgāsti. Jā. 16. autobus šeit aizvien. Tas priecē. Jā. Neiet kopā. Esam atnākuši no kaut kāda liela kāpuma un esam nonākuši līdz superīgākai vietai. Upei. Upe čalo. Ļoti ceram, ka tur būs augsts ūdens. Te kaut kāda latvieša izrādās jau mūs gaida. Kaut kur tur tiltiņš. Te ir paradīze virsmā. Nu parādat, cik jūs mīlat šito ūdeni.
Un tā turpinam iet pa akmeņu sākumu, samērā stāvs. Nav viegli pēc pusdienu ieturēšanas kalnā. Un kaut kur tur augšā jāiet. Esam nogājuši jau no turienes gabaliņa. Turpināsim iet tur augšā. Laikam tuvojamies savam nosacītajam finiša punktam. Beidzies akmeņainais ceļš un ir sācies samērā plats ceļš, kurš pārsvarā pagaidām iet mums uz leju. Tikai noieti pagaidām 12 km, nav daudz priekš kalniem. Jā. Kaut kāda 700 kāpama metri pievarēta un tagad ejam uz ceļu. Vēl kādas 40 minūtītes jāiet, bet jā. Pa šitādiem ceļiem, protams, ka forši fantastiski iet. Tur pavērās kolosāli skati. Jā, viss cauri. Un turpināsim iet tik vien uz priekšu. Un tā ceļš pārgājis tādos palielos vaļainos akmeņos, bet visu laiku pārsvarā ejam uz leju. Saule cepina, bet neko, to var pārdzīvot. Bet brīžiem arī uzpūš vējiņš tāds patīkams. Katrs strautiņš, katrs tiek uztverts ar lielu pozitīvismu, kur var atvēsināties. Nu, kas mums te ir? Nu, atvēsināties. Šeit ir bijis kādreiz spēcīgs ūdens, laikam tā kā kalnos sniegi kūst tagad galīgi sauss. Ceļš uz priekšu, un tur tas ūdens laikam ir gājis uz turieni, uz to pusīti. Un tā šodien esam beidzot veiksmīgi finišējuši. Kopā noieti ir 16 km, 752 kāpuma metri pievarēti. Distancīte kaut kā šitā, ja tur kaut ko var redzēt. 16,63 km 5,27 stundās. Un iesim meklēt mūsu transporta līdzekli, ar ko doties tālāk. Un tā šodienas dienu esam noslēguši ar kāpienu Skywalk pa Roņeni. Gaisa pastaiga pa virskoku galotnēm. Jā, visu laiku jāiet uz augšu, respektīvi pa šitā te pa trubām apaļveida kustība. Un tikai ejam. Būsim sasnieguši augstāko punktu. Tur būs tīkls.
pa kuru drosmīgākie var pastaigāt, apakšā neko neredzot. Viņš izskatās šitā, var droši staigāt. Jest odkręcona, bo ja chciałam się dobrze do kieszeni wsadzać. Un šitā. Iesim paskatīties, kas ir apkārtnē. Un no viņa pavarās burvīgs skats. Tas jūtas, kā viņš kustās. Vinuta ar Martu, brālis Edgars Vinutas un kalni. Būsiet šeit, iesaku atbraukt. Neuzkāpsiet kalnos, uzkāpsiet šeit.